šobrīd man nāk uz tādu apskaidrību, ka to ēdienu, tās zeķes un to pārējo mēs jau nevaram dabūt nevis tāpēc, ka ir mūsu saimniecība sabrukusi, bet tāpēc, ka ir sabrucis mūsu gars. Jo Latvija tomēr nav tik katastrofālā situācijā saimnieciski, lai mēs varētu runāt par kaut kādu bojāju, par kādu pesimismu, par kaut kādu bezcerību. Bet garīgi mēs esam smagā krīzē. Ārkārtīgi smagā, un es bieži ticies ar cilvēkiem, ar rakstniekiem, ar māksliniekiem, kur kaut kur nolīduši šobrīd pagrīdē. Viņi saka, tu zini, vajag kaut ko darīt, un tā tas paliek. Un es jūtu cilvēkos, arī nesen biju aizbraucis laukos, ka šobrīd atkal pienāca tas brīdis, kad cilvēki gaida, kad kāds kaut ko pateiks, un laikam tā lielākā nelēma, par ko mums jābūt atbildīgiem, ir, ka cilvēki gaida, ka parādīsies vadonis. Un vadonis kaut ko pateiks. Un es nezinu, man liekas, ka tas ir latviešu tautai ārkārtīgi bīstami, jo, paldies Dievam, visu mūsu vēsturi pierāda, mūsu tautas dziesmas, ka latviešiem vadonis nav vajadzīgs. Latviešiem vajadzīgi vienkārši gaišs cilvēku kopums, kurš var, ja tauta to tajā brīdī neredz, kurš var skaidri apmēram norādīt virzienu, lai cilvēki paši to atrod.